Krāšņs ar dotu. Part 2. Es nezinu, kā locīt vārdu diskriminēt. Ko man darīt? Ko cilvēki dara mājās, ka viņi ir slimi? Lēkā pa māju. Dzied. Es noskatījos Krisno koncertu YouTube. Un es noskatījos ļoti daudz mūzikas video. Jo es mēģinu atrast vairāk dziesmas. Un es plānoju ar... Es izskatos bald. Man vajag matus šeit. What the fuck? What the fuck? Man visu dienu jādzer tēja, bet es šodien ieliku tēju kādā weird ass krūzītē. Man ir šitāda kaķis guļ uz dīvāna. Man ir šobrīd istabā daudz krūzītes. Man ir šitā krūzīte, kurai es tikko dzēru tēju. Viņa ir big boss, tāpēc, ka esmu milzīgs boss. Ko man darīt ar dzīvi? Garšo braunī. Kaut kā bija šitais arī. Es neatceros. Bija arī kaut kāda TikTok dēja Candy Ball. I'll eat you up. Whenever you tell me I'm pretty, that's when the hunger really hits me. Your little heart goes pitter patter. Kaut kas tur platter. Tad bija vēl viena, kura bija kaut kas pūkstens. Something baby. Es neatceros. Ja tu man uzliksi kaut kāds TikTok dējas no kaut kādiem 11 gadiem, I'm sorry, vecīt, man atmiņa ir tik šitī. Bet mūsdienās, ja tu uzliksi man kaut kādus mūsdienas TikTok trendus, es nezināšu un es sūdu. Kā? Man patīk japot pat tik random lietām dažreiz. Vienkārši. Tu apsēdies un japo to, kas tev galvā. Zini, ir daudzi cilvēki, kuri raksta notebookos, kaut kādās pierakstu kladītēs, tā kā vienkārši verbālā caurī, viss, kas tev galvā, tu raksti. Zini, man deju studijas vadītāja, viņa raksta kladītēs, viņai ir ļoti daudz kladītes, un viņa katrai tā kā kladītē ir nozīme un viss. Un viņai ir viena kladīte, kurā viņa raksta katru dienu vienkārši random lietas, 10 minūtes viņa tupa raksta. Pēc tam, kad viņa to piepilda to kladīti, viņa sadedzina. Viņa pat neizlasa viņai, cauri vienkārši sadedzina. Un man liekas, ka tas ir tik interesanti, bet es negribu rakstīt kladītē, pēc tam viņu sadedzināt. Man interesē, ko es tur savafelēju. Es nezinu, es taisu kaut kādas verbālās storijas video. Es arī tagad TikTokā, ka visi TikTokā, Instagramā, YouTubā, visur, kur var ielikt, cilvēki saka to, ka viņi mēģina atgriezt 16. gadu apakaļ, vai ne? Un man liekas, ka that's actually kinda cool. Tāpēc, ka man tik ļoti pietrūk tie 16. gads. Vardīgi. Man vienīgais bez jādam. Kad es tie bērni, kuri nepiedzīvoja 16. gadu, ka viņi lielākoties ir tie, kuri saka, jā, bring back 2016. Tu nebija piedzimus. Šādi braunīši. Mazliet piededzināti. Bet tas nekas. Es nediskriminēju pret melniem. I think they're cool people. Zini, ka es biju maziņa? Uz Robloxā savu avatāru uztaisīju melnādainu. Nezinu. Es biju maziņa, man ļoti patika brūna krāsa ādai. Tādēļ man ir complete opposite. Man nepatīk. Vismaz ne uz manis. Man patīk būt bālē. Tā kā vasarā Dievs pasargi ar sauli man kaut bišķīt uzspīd virsū. Es visu dienu staigāju ar jakām, visu vasaru ar jakām. Nezinu, garas bikses, gari krekli, 50 SPF, dažreiz 100 SPF, sauleskrēms. That's my life. Pa pludmales nemaz nerunāšu. Es aizbraucu uz
nezinu, jūru, whatever. Es pusstundu pavadu, smērējoties ar saules krēmu. Katru nukeni krēnī iesmērēju. Tāpēc, ka nedodies man saule pieskarsies. Zinu, ko es nesaprotu? Tos cilvēkus, kuri vienkārši saprot matemātiku. Vienkārši. Man ir klasē viens cilvēks, kurš es viņiem pajautāju, kā pie vēl tu mācies tik labi, vai ne? Tā kā, ko tu dari? What is your strategy? Pastāst man acīs. Nezinu. Vienkārši sanāk. Oh my God. Es atvainojos. Tu vienkārši sanāk. Es, mācos 6 stundas dienā. Un man nesanāk. Es eju cauri, nezinu, Soma LV, uzdevumu LV, e-klasē pildu kaut kāds uzdevums. Pārtā ChatGPT, lai man ģenerē kaut 150 piemērus. Un es nesaprotu. Un tev vienkārši sanāk? Vai man ir jēga mācīties? Es vienkārši redzēju, es pārdošu tos feed pikus, Feedfinderī reāli. Man darbu nevajag. Viņš man sāp. Man sāp. Un tie cilvēki, kuri tā kā dabū 100% eksāmenos, tev kaut kādas lēcas, kurš tev parāda pareizās atbildes or something, kā piemēram tu 100% dabū. Tas nav kā dabūt 10, jo 10 tur ir, nezinu, no 90 ar kaut ko līdz 100, vai ne? Tur ir tikai tie procenti, ja tu dabū nepareizs atbildes, tev tāpatām ir 10. Bet 100% tas ir tā kā punkts punktā, tev pilnīgi visi pareizi. Kā? Es atvainojos. Tā kā tas pats čalis, kur es zinu, tā kā pusi no Latvijas zinu viņu, Ernesta metode. Čalis dabūja 100% matemātikā eksāmenā. Es atvainojos, vecīt, tev tā kā darīt nav ko, tas ir tavs hobijs, nezinu, matemātiku pildīt. Bļaļ, kāpēc? Tas vairs nav smieklīgi, tas ir genuinely, es sēžu, bļaļ, kaut kādā kambarī un es raugu. Sēžu matemātikā, es varu pierakstīt visu. Bļaļ, es varu pierakstīt ne tikai to, ko man saka pierakstīt vēl to, ko viņa vafelē. Tā kā reāli zubrīties pārbaudot, un man vienkārši nesanāk. Tas ir bēdīgi. Moral of the story, es pat nezinu, vai tā ir morāla, ja godīgi. Tā ir vienkārši, daži cilvēki ir gifted, es neesmu tas cilvēks. Dažreiz gribu būt amerikānis. Tāpēc, ka viņi var izvēlēties savu stundu sarakstu. Viņam iedod stundas, viņi pasaka, kur izvēlēs, kur tu gribi. Viņam ir tā kā galvenās stundas, kuras viņam ir obligāts, vai ne? Bet tā, nezinu, sports, māksla, whatever, optional. Tu pats uzstādi savu stundu sarakstu. What did I do to deserve this, bro? What did I do? What did I do? Tas skolā vēl ir sīkie. Dažus gadus apakaļ tie sīkie bija tā, ka reāli baidījās no visiem. Pirmklasnieks ar 12 klasnieku. Viņi saskainās pirmklasnieks, ak, Dievs, tagad viņi vienkārši uzturēcās to, jā, es to sūdzu pēdējos, tu kādu milzis, skaties, kur te ir. Es šā skatos un mamma tās, damn. Where did you get the balls, bro? Es biju pirmklasnieks, es reāli baidījos no tiem milžiem. Es vēl joprojām baidos no viņiem. 12 ir... Viņi ir chill cilvēki, honestly. Forši čubaki.
Man ļoti patīk viņi. Mums skolā ir grupa. Mūzikas grupa. It's very nice. Man patīk tas basists, kas mums skolā spēl. Tāds, viņš ir tik čilvēts. Es viņu nepazīstu personīgi. Bet es viņu pazīstu skolā, you know. Stalkerītis es esmu, visu. Bet, tas, ko es gribēju pateikt, man besjārā skola. Es nesaprotu, kā cilvēks saprot matemātiku. Sīkie, viņiem ir pārāk daudz bumbas reāli, lai darītu tā kā to, ko viņi dara mūsdienās. So. See ya.